Kūleris FM. Un kā reiz tieši un kā reiz. Redzi, pats beidzot sev izslēdz to mikrofonu. Vairs negribēja, lai visi dzird. Ļoti labi. Kā reiz par brīvo laiku mūsu nākamais stāsts. Un mums ir ciemiņš attālinātajā studijā pieslēdzies pamucis no saviem dienas darbiem, lai pastāstītu par to, ko darīt brīvajā laikā. Komiķis Kauls Troska kopā ar mums. Kaula, labrīt! Mans mīļākais rādio ir Kurzemes radio. Vai dabūšu mašīnu? Tu, pagaidi. Mēs iedosim ar savējo izbraukt, tad, kad jūs būsiet Kuldīgā. Nu, labi, varbūt neizbraukt, mēs varētu izvizināt. Tad tā mēs varētu. Okay. Neuzticēties man. Vēl nē. Tur kurzemniekiem ir tā, ka tā uzticība ir jānopelna sākotnēji. To pa brīvu neviens nedod. Bet ar blusu tu izbraukt varēs, un tā mēs saucam mūsu Kurzemes radio mašīnu. Tā kā varēsim iepazīstināt, jo tu kopā ar savu komiķu saimi ceļos arī pie mums uz Kuldīgu. Un Grābeklis komēdijas balva šogad ne tikai vienu reizi tiks pasniegta, un tas ir ļoti interesanti. Žēl, ka tā nav līdzīga ar Oskariem sadomāts. Varētu tad Latvijā arī svinības. Varbūt 7, jo Oskari arī izveidot, un tāpēc pastāst varbūt par to, kas ir mainījies šogad, ka nebūs tikai tāda viena unikāla iespēja redzēt, dzirdēt, piedzīvot un tās balvas dalīt, bet vesels 7 kopā. Tur tā lieta būs tāda, ka iepriekš mums bija reizi gadā viens pasākums Grābeklis, kas bija līdzīgi kā Oskara vai kas, balvu pasniegšana. Vienā vakarā visi uzstājas, tur arī mēs noskaidrojam gada joku un paziņojam gada komiķa balsošanas rezultātus. Bet šogad mēs izdomājām, ka mēs varētu uztaisīt citu formātu, un tad būs tiešām 9 grābekļi pa visu Latviju. Un mums būs ceļojušies zelta grābeklis, kurš, starp citu, es nezinu, jūs redzat, bet man viņš te ir mašīnā aiz manis. Viņš ir miglātīts, bet tur tāda stieņa daļu var redzēt. Jā, un tas, ka viņš šobrīd atrodas pie manis, jo mums jau viens grābeklis ir bijis Jelgavā, un tas, ka viņš atrodas pie manis, nenozīmē, ka es viņu dabūju Jelgavā. Vienkārši cilvēki, kurš dabūja. Jā, es esmu loģistikas menedžeris šajā gadījumā grābeklim. Bet jā, tā ideja tāda, ka mēs tagad uzstāsimies 9 Latvijas pilsētās, un katrā šajā atsevišķajā grābeklī cilvēki uz vietas balsos par viņu prāt gada joku no visiem tiem, kas tika nominēti. Un tad beigās pēc šīm visām 9 pilsētām balsu skaits tiks apkopots, un tad kumulatīvi pēc balsu skaita tiks noskaidrots arī gada joks. Un tāpēc katrā pilsētā, kur mēs uzstāsimies, jūs dosiet savu artavu tam pēdējiem balsojumam. Un, tad galīgā atbilde būs Rīgā pēdējā pasākumā. Varbūt tu vari raksturot to priekšmetu, kas ir pie tevis mašīnā. Cik liels ir grābeklis, jo, man liekas, arī mazliet dimensijās neierast ir tā balvas dimensijas, mazliet tādas garākas un plašākas. Un cik sver, kāds garums, platums, kāds tas grābeklīts ir? Mēs jau zinām, ka izmēram nav nozīmes, un tā gala balva būs noteikti mazāka un kaut kāda tāda operējamāka, bet šis ir reāls grābeklis, ko to ir depo nopirkt, un galā ir pielikts 45 grādu, es minēšu 3/4 solu kapara līkums, un iestrādāts mikrofons, un tas viss ir nopūsts ar zelta baloniņu. Un šī ir tā ceļojošā simboliskā balva, kuru mēs izmantojam jau katru gadu kā mūsu grābekļa simbolu tieši. Un tās ir ceļojušais kauss, bet pēc tam tad būs kaut kas mazāks un saprotamāks. Kā tu operē to grābekli ikdienas gaitā? Tev visu laiku viņš mašīnā līdz ceļo vai tur uz darbu arī ņem līdzi? Man problēma tāda, ka man ir ļoti slikta atmiņa, un, piemēram, man bija 2 iespējas viņu atdot pirmkārt grābekļa īpašniekam, jo mums bija mašīnas blakus. Depo? Kauls iekārāties. Tur viņš arī. Tu mazliet mums aizķēries, stāst vēlreiz pēdējo teikumu. Es saku, ka man nesanāca nodot grābekļa īpašniekam, pēc tam es domāju, ka atstāšu komēdiju Latvijā bārā, kurš mums Rīgā ir Barona ielā 78. Arī es piebraucu, apstājos, bet tam man bija kaut kur jāskrien, un es aizmirsu, un tad viņš vienkārši man tā arī līdz braukā, un es pieļauju, ka visu mārtu arī es viņu aizmirsīšu izlikt. Un varbūt beigās sākšu grābt lapas, nezinu. Mazliet gada laiks ne īstais, bet, es domāju, tev būs skumji. Tad suņa kaka.
Jā, nu tās gan netrūkst. Atkaksnes kā mēs esam noskaidrojuši šobrīd ir. Tas ir jēdziens jauns, jo es nebiju dzirdējis tādu. Tas ir jaunvārds. Te katru gadu izziņo tāds jaunvārds, un atkaksnes ir viens no tiem. Jā, vai arī sūdonis. Arī varbūt. Tas arī labi der. Bet par pašu balsu pasniegšanas ceremoniju Grābeklis mazliet vairāk tam kontekstam. Ja jūs ceļojat pa vairākām pilsētām, joki tie paši. Nav tā, ka jūs katru reizi kādu jaunu joku, un tad tur tā balsošanas sistēma mazliet negodīgi paliks, ne? Nē, tas, kas notiek, ir mums uzstājas kaut kādi vismaz 10 komiķi, un katrs uzstājas ar 10 minūtēm. Un šajās 10 minūtēs ir tas viens viņu nominētais joks, kas ir gada jokam. Un pārējie joki vai nu mainās, vai nemainās, tas atkarīgs no komiķa, bet tas viens joks paliek vienmēr. Un pat ja materiāls paliktu visiem viens un tas pats, tāpat mēs viņu arī braucot, tūrējot, kaut ko pamainam, kaut ko pierakstam klāt. Tā kā, jā, bet tas galvenais tas joks paliks tas pats, jā, tā kā par to nav jāuztrauc. Katru to galveno joku, tā kā savus 10 minūtes prezentē, joks tāds, joks šitāds, un tad tas komiks uzreiz, un tagad ir tik jāsmējās, un šis ir gada joku nominētais joks, vai tas ir tā kā ieslēpts iekšā tajā visā 10 minūšu stand-upā? Tas ir komiķa ziņā, viņš var izvēlēties tā darīts, un tagad būs mans tas tur joks, un tagad klausieties īpaši stipri. Bet nē, mums visiem cilvēkiem ir vai nu izdalīti flyeri, kur ir tie joku nosaukumi, un tad klausoties vienkārši tās 10 minūtes saprot, šis ir tas stāsts par to, par kur mums jābalso. Tāpēc arī es iepriekšējo pasākumu vadīju un arī pats piedalījos, un es cilvēkiem tā kā piekodināju, lai viņi balso tiešām par to joku, nevis vienkārši par savu mīļāko komiķi. Jo gada komiķis ir atsevišķa lieta, par ko var balsot atsevišķi. Es ceru, ka balsošana nenozīmē, ka tas, kurš viskaļākos aplausus nopelnīs, jo citādi Latvijā varētu būt grūti. 0,3 decibeli bija uzvarē. Mums vismaz Jelgavā bija tā, ka uz tiem flyeriem ir QR kods, un tad, kad visi komiķi ir norunājuši, sākas balsošana, kaut kāds pāris minūtes. Un tad es vadot izēju cauri vēlreiz tiem visiem jokiem, un cilvēki noskanējot QR kodu vai atverot linku, viņiem priekšā ir tā visa izvēle, kur viņi vienkārši tad nobalso digitāli. Un tur tad nevar būt nekāds subjektīvs izskaidrojums tam uzvarētājiem. Moderni. Man prieks. Viss ir tiešām, viss ir datēts un viss godīgi. Bet mums noteikti jānosauc arī pilsētas, kurās tad mēs varēsim kārtīgi izsmieties, un tā ir Jelgava. Tur jau Kreičmanis, vai ne? Es pareizi atceros. Uzvars Lauris Plūts. Pirmajā pasākumā, Kreičmanim bija visvairāk balsu. Ja tu mūs tirgi, Jāni, aplaus tev. Aplaus Kreičmanim, jā. Bet tas viss var mainīties Kreičmanis, dzird mani. 0,3 decibela aplaus viņam. Jā, tā mums tas sanāca. Bet vēl mēs varam Talsos smieties 28. martā. Tālāk jau necik tālu nav jāgaida Liepāja 29. marts. Tad mums ir Dobele 6. aprīlis, Kuldīga 23. aprīlis un noslēgums ir Rīgā Splendid Palace 2. maijā. Tur tad viss izšķirsies. Mēs drīz brauksim, tagad mums būs divdiennieks, brauksim uz Kurzemi, un mums tieši kā komiķiem, kad ir tūra, šie ir vismīļākie pasākumi, kur mums sanāk ar pa nakti palikšanu braukt, un tad var, teiksim tā, aiziet uz muzejiem, apskatīt lietas, neko citu, neko tādu neķītru. Un šādās reizēs, kad ir tā labākā diena? Pirmā ar vairāk enerģijas vai otrā pēc muzeja apmeklējumiem? Otrās dienas vakara pasākums, kad ir jāsavācas, jānoslauka mute no vēmām un jānorīk tas kumos, kas ir kaklā, un jākāp uz skatuves, un tad ir ekstra dzinulis būt labam. Un arī ļoti bieži, kā saka, uz pohām, bieži cilvēki uzstājas labāk, saka, tā runā. Viņi ir smieklīgāki, jo viņi ir tādi nedaudz aizkaitināti, un tur tā enerģija ir tāda labāka. Tā tikai runā, paši pārbaudījuši neesat, ne? Es bieži neielaižos šādās lietās, bet cik ir sanācis, tur ir kaut kāda patiesība tādā. Šogad ir uzdevums. Ja ir tāda iespēja, tad tā ir jāizmanto.
Bet forši, es domāju, šādos izbraucienos arī materiāls nākamajām izrādēm veidojas. Nu, tur ir visādi materiāli veidojas tajā izbraukumā. Labi, Kāli, paldies tev par sarunu. Prieks sazināties. Es nezinu, manuprāt, vismaz reizi katrā gada laikā, tad mēs tā saprotam, ka visi sveiki, veseli, viss notiek un ir forši. Tad mājīgs sajūta. Tā kā tiekamies Grābeklī, un tuvākais tad jau tā ir marta noslēdzošā nedēļas nogalē. Jūs nāksiet? Mēs nāksim Kuldīgā. Ideāli. Jā, tos aplausus. Līdz 0,4 dabūjām. Mēs mēģināsim. Būs, varbūt pat 0,5 izspiedīsim no sevis. Wow, nesolu to, ko nevar izpildīt. Es nesolu. 0,4 varam apsolīt, 0,6, 0,5, tur jādomā. Vai 0,7. Uz 2, tad varbūt mums sanāks. Labi. Kāli, paldies tev par šī rīta sarunu, lai viss veiksmīgi izdodas. Lai Grābeklis paliek tev mašīnā. Jā, sarunāts. Paldies jums un paldies klausītājiem. Čau, veiksmīgi. Cool FM. Na 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 na.